asociācijas eksperti mums pastāstīs sīkāk par šo pētījumu un par to, vai tiešām šī attālinātā nolasīšana ir tāds risinājums, kas tiešām darbojās. Tātad, Igor, varbūt tad pastāstiet vairāk par šo te jūsu pētījumu un par tā rezultātiem. Pirmām kārtām iedzīvotāji ļoti bieži griežas pie jautājuma, kā atrisināt lielu ūdens starpību, un lielākā daļa mājām jau bija tādi, kuri pārsniedz 20% no ūdens patēriņa. Un pirmais, pie kā mēs griežamies, tā ir pie skaitītāju tirgotājiem, runājam ar viņiem un praktiski, lai izslēgtu cilvēcisku faktoru, lai viens otru neapvaino, vai ir kāds magnētu uzliek vai kaut kādu citu nelikumīgu darbību pielietoja ietekmēt skaitītāju, vai neprecīzi nodod, vai ne tajā laika nodot skaitītāju datus. Vairākas mājas iedzīvotāji nobalsoja un uzstādīja elektroniskus skaitītājus ar elektronisku nolasīšanas sistēmu. Rezultātā pētot, visa mājām ir pozitīva tendence, ka praktiski, kā mēs uzstādījām šo skaitītājus, nevienai vairāk nav virs 20%. Bet ne visa mājām ir to, ko mēs arī gaidījām. Tātad mēs gaidījām, ka būs kaut kur 2,5–5%. Kāpēc tāda robežas? Jo C-klases skaitītāji, kurus mēs liekam viņam it kā 2,5% ūdens starpībā, mājas ievada skaitītājiem tur 5% ūdens starpībā, tad rezultātā, sliktākais jābūt kaut kur ne vairāk kā 7%. Bet labākie rezultāti, par kuriem varbūt pēc tam pastāstīs Aleksandrs, sanāk tām mājām, kurām ir veiktas renovācijas vai kopā ar elektroniskiem skaitītājiem tiek mainītas visas komunikācijas. Sliktāk rezultāti tām mājām, kurām tikai nomainīti skaitītāji. Tātad ir šeit šāda situācija. Un praktiski, varbūt labāk, tad Aleksandra, ka viņš ar renovācijām vairāk nodarbojas, pasaka, kāpēc tām mājām, kuram ir labāk rezultāti, kur ir mājas renovētas kopā ar komunikācijām, nekā tām mājām, kurām komunikācijas netika mainītas. Te jāpasaka, ka pirmais un galvenais, te jāsaprot, ka tikai un vienīgi ar skaitītāju nomaiņu problēma nevar būt atrisināta, ja? Tā jau tā runāt atklāt. Te ir tāds komplekss risinājumi, kas ir jāveic, lai dabūtu minimālu to starpību. Jo, ja mēs tagad gribam runāt par to, lai vispār nebūtu starpības, tad te ir tikai tehniskie risinājumi, bet arī tiesiskais griezums. Te jāskatās normatīvos aktus, jāskatās, kā var regulēt šo te problēmu tieši starp varbūt tur saistošiem noteikumiem un tā tālāk. Ja mēs runājam tagad par tehnisko pusi, tad ja māja nolēma, pieņemsim, ja kopība nolēma šeit tā risināt šo problēmu nopietni, tad tur jāveic tādu padziļinātu izpēti, vispār tā mājas caurvadu sistēmas stāvoklis, kāds viņiem, vai cik viņas ir vecs tās trubas caurules un tā tālāk, vai tur vispār tās sistēmas, kas mājā pastāv, vai tur neprasās pilnīgi nomainīt visus stāvvadus, guļvadus tā skaitā, ja? Jo ūdens tecējums ir tā ļoti, vai ātrums, tas ir atkarīgs. Arī tie savienojumi, savru savienojumi, arī viss tas ietekmē. Tur jābūt, jāskatās, lai eksperti, būveksperti saplānotu tā remontu, lai visi tie savru savienojumi būtu vismaz viena diametrā. Ja? Tālāk tas ir paši skaitītāji. Skaitītājiem jābūt augstākās klases skaitītājiem, kur galvenais indeks vai koeficients ir tas saucamais R. Tas ir jūtīguma koeficients. Viņam jābūt principā virs 100. Labāk, ja būtu pat augstāk. Ja? Un tur jāskatās tā, lai tomēr visos dzīvokļos būtu vienas klases
un vienas jutīguma indeksa skaitītāji. Pie šī nosacījuma, ja visos dzīvokļos ir viena tipa, viena klases skaitītāji, tad ir, tā teiksim, cerība uz to, ka tur ūdens zudumi un tā starpība, kas rēķinos katru mēnesi dzīvokļu īpašnieki maksā, viņa būs minimizēta. Protams, atvilinātā nolasīšana dod arī savu efektu, jo mēs ar to izslēdzam cilvēcisko faktoru, kad cilvēks vienkārši var aizmirst, nodot saulēcīgi, jo, kad nav nodot saulēcīgi rādījumi, tas arī ietekmē viss tas kopumā, ja? Un tad, teiksim, mēs varam automatizēt tādā veidā nolasīšanu, un tad mēs, teiksim, tādās mājās, kur tāda sistēma ir uzstādīta, kur cilvēciskais faktors ir, tā teiksim, izslēgts no nolasīšanas procedūras, tad, jā, tad nav pārvaldniekam ir iespēja vienā laikā, vienā dienā vienlaikus nolasīt visas mājas skaitītājas un dabūt to tā saucamo korektu rādījumu kopumu, visai māja kopumā, sadalot pat dzīvokļiem. Ja? Un tad paliek tikai, tur pēc tam paliks tikai salīdzināt visu māju dzīvokļu skaitītāju summu, rādījumu summu ar ievada skaitītāju, kur arī ir problēmas, par ko arī jārunā atsevišķi, pat tas ir ievada skaitītāji, kas pieder Rīgas ūdenim. Ja? Tas varbūt jau ir cita tēma. Mēs varam šo tēmu atkal runāt varbūt citā griezumā par Rīgas ūdens ievada skaitītājiem, bet bez šaubām tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc rodās ūdens starpība. Labi, es jums pajautāšu, kā dzīvokļu īpašnieks. Tātad man stāsta, ka uzstādot skaitītāju ar attālināto nolasīšanu ir iespējams sasniegt ūdens zudumus līdz 5%. Vai jūsu pieredze rāda, ka tas ir iespējams tiešām? Tātad tas ir iespējams, un piemēri mums ir, bet tā kā Aleksandrs teica, un tā kā Sakuma teicu, ja mēs mainām pilnīgi ievadu komunikācijas, tas jau ir citas investīcijas. Jā, tā nav tikai skaitītāji, jo, ja mēs nemainām komunikācijas, mums jāsaskarās ar to, ka tādas lietas, pa kuram vispār neviens nedomāja un nerunāja, ka caurules ir sašaurinājusi, ja, un aizaugušas, ja, un praktiski tādas lietas, kā turbulence, kad mainas tie diametri, ko Aleksandrs teica, skaitītājs dažādos momentos sāk griezties vai nu lēnāk, vai nu ātrāk. Un šajā situācijā iznāk tā, ka tas ietekmē uz starpību. Un galvenais, ka ja maina komunikācijas, tad praktiski automatiski ir noņemti visi, kā pateikt, nelikumīgi pieslēgumi, kurus nevar pamanīt vienkārši mainot skaitītāju. Skaidrs, bet pieņemsim, ka mēs kā dzīvokļu īpašnieki vēl neesam gatavi veikt lielas investīcijas un mainīt pilnīgi visus stāvvadus. Jautājums, kādi būs mūsu mājas ūdens zudumi, ja mēs nomainīsim tikai skaitītājus? Pirmais, pie mums vairāki iedzīvotāji griezās, ko mums darīt. Mēs atkal, kā Aleksandrs teica, viņam iesakam, lai mēs sākam uzstādīt tikai vienas sistēmas, vienas klases skaitītājus. Bez attālinātās nolasīšanas. Skaitītājus, kurus vēlāk var aprikot ar attālināto nolasīšanas sistēmu. No sākuma mēs stādījām tādus skaitītājus, kuri bronza, kurus nevar ietekmēt un kurus pēc tam var aprikot. Pēc tam... Parādīsim varbūt tuvāk cilvēkiem, kā izskatās. Šī ir... C-klases skaitītāji, jā, vienkārši, bet viņus var aprikot ar attālinātu nolasīšanu vēlāk. Labi. Šitais arī skaitītājs, kur mēs redzam, aprikot ar šo melnu, tātad attālinātu nolasīšanas sistēmu, ja? Un tad divi skaitītāji, augstais, karstais ūdens, ja? Un ar šo sistēmu praktiski var izmantot. Nākošais. Mums nepatīk tie vārdi, kuri bija tiem iepriekšējiem, un iedzīvotāji arī nevienmēr sākam,
kam ir maidzīvnieki, bērni, un lai tos vadus neēsti. Mēs atradām variantu, kur var uzstādīt skaitītāju vienkārši. Un šajā skaitītājā tad, kad iedzīvotāji nobalsos, tā kā nobalsos, Tātad atkal sākumā tikai pašu skaitītāju mēs uzstādām, jā. Tad viņus var aprikot ar elektronisku nolasīšanas sistēmu, un tad nevajadzēs visai māju jau skaitītāji, tikai paliek aprikot ar šiem dačikiem. Tātad, īsāk sakot, sākumā mēs maksājam tikai par pašiem skaitītājiem, un tad, nobalsojot papildus, mēs varam apmaksāt nolasīšanas sistēmu. Jā. Un labi, skaidrs. Un kā mēs redzam šeit, tad praktiski viņi ir kompakti, nekādi vārdi nekarājās, un iedzīvotājiem viegli tad pieņemt lēmumu. Jā, un cik maksā šāda skaitītāja? Šāds skaitītājs bez elektroniskas nolasīšanas bloka maksā tikpat, cik maksā parastais skaitītājs. Aptuveni 25–30 eiro. Jaunais skaitītājs, jā, 25 eiro. Un cik maksā tas pats nolasīšanas bloks? Nolasīšanas bloks ar to visu montāžu un elektronisku sistēmu var maksāt papildus vēl kādi 55 eiro. Tātad aptuveni 80 eiro par vienu skaitītāju. Atkarīgi cik mājā dzīvokļi, kādās konfigurācijas, 60 līdz 80, vot šajās robežās. Var dabūt kaut kādu atlaidi, jā, atkarībā no skaitītāju skaita. Labi, un tad jautājums tāds, ja mēs savā mājā uzstādīsim par kopējiem uzkrājumiem, kādus 100 tādus skaitītājus, vai mūsu ieguldījumi attaisnosies uz ūdens rēķina? Starpības rēķina, jā. Diemžēl, ja mēs paņemam tikai augstu ūdeni, tad rezultāti neattaisnosies, jo ieguldījumi ir ļoti lieli. Bet ja mēs ņemam dzīvokļus, kuri lieto karsto ūdeni, tad praktiski visi dzīvokļi gandrīz sāk maksāt divreiz lētāk par karsta ūdens uzsildīšanu, augsta ūdeni uzsildīšanu. Tad sanāk, jo augstāks ir siltumenerģijas tarifs, jo izdevīgāk ir uzlikt šādu skaitītāju. Tātad praktiski mums bija mājas, kur ūdens starpība plus mīnus palika tāda pat, bet tarifi karstam ūdenim ievērojami samazinājās par dubultu, vienai otrai mājai pat 3 reizes zemāk. Bija 8 eiro, kļuva 2,30. Jā, un vēl viens tāds praktisks jautājums. Kā notiek skaitītāja datu nolasīšana? Es tā dzirdēju, ka par to ir papildus jāmaksā. Pārsvara vajag maksāt papildus. Šai situācijai tā ir maksas pakalpojums. Šeit Rīgas namu apsaimniekotais, kāpēc mēs izvēlējamies, mēs vienkārši iegādājamies arī šo programmu, un tad, kad iedzīvotāji, ja viņi izvēlās tieši šī klases skaitītāji, tad viņam par nolasīšanu nevajadzēs maksāt. Ja viņi izvēlēsies pa tādu pat cenu vienu otru citu marku, tad tas, kas norganizēs nolasīšanu, ņems no katra skaitītāja no 50 centiem līdz eiro. Par to, ka viņi nolasa datus. Un tāpēc, lai būtu iedzīvotājiem izdevīgāk, nekas cits neatlika iegādāties programmu, lai mēs varētu paši automatiski nolasīt. Un ja pieņemsim māju apsaimnieko biedrība, tad biedrība arī var iegādāties šo sistēmu, nolasīšanas sistēmu, lai nav jāmaksā trešajai personai. Es domāju, ka biedrībai būs izdevīgāk pirkt šo pakalpojumu. Jo praktiski programmā instalēt šo sistēmu, sekot viņai, tas ir pietiekami liels darbs un lielas investīcijas vienai mājai neapmaksās. Un pats pēdējais jautājums man, cik ilgi var kalpot šādu skaitītāju ar šādu nolasīšanas bloku, kuru mēs varam vienkārši ielikt? Praktiski normatīvi akti nosaka 4 gadi, bet ņemot vērā, ka iedzīvotāji mājas iekšējo kārtību var mainīt,
šie skaitītāji darbojas tik ilgi, cik ilgi darbojas barošanas bloks. Un mums vairākas mājas ir tā, ka jau 8 gadi un vienai otrai māja pat iet uz 12 gadu. Tātad 3. reizi mēs pagarinām, mēs skatām, vai ūdens starpība palielinājās vai ne, un kamēr baterijas tur, tad mēs priekš kam tērēt iedzīvotājiem naudu. Bet, ja paņemt pēc statistikas, 4 gadi praktiski notur visi skaitītāji. Pēc 4 gadiem pakāpeniski viena otra baterija var iziet. Pie 8 gadiem iziet no ierindas kādas 20–30% no baterijām. Un tad mēs varam nomainīt tikai nolasīšanas bloku. Jā, nolasīšanas bloku citu, bet šajā situācijā izdevīgāk, jo montāža maksā vienādi, firma ir vieglāk nomainīt vecu kopā ar visu skaitītāju. Tātad nevajag maksāt par skaitītāju, maksāt par verifikāciju un jaunu bloku ar baterijām. Un kādi secinājumi tomēr? Kad, tomēr brīnumi nenotiek, mēs nevaram sasniegt to nulles ietaupījumu uz ūdens starpības rēķinu, bet tomēr kaut kādi ietaupījumi šī visa programma var iedot. Pirmām kārtām izslēdz cilvēcisku faktoru. Cilvēki vairāk neapvaino viens otru. Otrais, mēs varam sekot mājas ievada skaitītājiem, jo praktiski visām mājām, kuras mēs uzstādījām elektronisku nolasīšanas sistēmu, mēs nomainījām mājas ievada skaitītājus, un arī uz to rēķinu mēs dabūjam rezultātu, jo mēs pārēdam, paskatieties, mums visi jauni skaitītāji, bet starpība liela. To Rīgas ūdens nomaina, vai ne? Jā, mēs viņus lūdzam, bija mājas, kur mēs pat 3–4 reizes lūdzam nomainīt. Tā kā praktiski, gribam vai negribam, cilvēki daudz ceļo, nodod tīri savus dzīvokļus, un lai viņam būtu pārliecība, ka viss perfekti nodots, tomēr šo sistēmu jāievieš. Labi. Tikai ar tehniskiem risinājumiem nulles starpību mēs nepanāksim. Te jābūt realistiem. Lai panākt nulles starpību, jāiet klāt arī normatīvām regulējumam. Par to varbūt ir atsevišķi jārunā atsevišķā raidījumā, par to, kāda vēl te varētu būt. Ko mēs gaidām no valsts? Risinājumi no pašvaldībām pirmajām kārtām, varbūt arī no valsts puses, kā mēs varam atrisināt šo te netaisnīgu, maksājumu iedzīvotājiem. Nobeigumā es gribēju pateikt, kāpēc mēs vēl izvēlējamies šo sistēmu. Es domāju, nākušā raidījumā, ka daudz iedzīvotāji prasīja, šī sistēma automatiski saslēdzas ar regulējumu apkuri. Jūs tagad runājat par individuālo siltumu uzskaitu, ja? Jā. Un šajā situācijā iedzīvotājiem vairāk nevajadzēs maksāt par šo sistēmas ieviešanu, tikai par to bloku, kuru ielikt uz radiatoru. Bet tā jau ir cita tēma. Jā, labi, paldies. Līdz nākušai reizei. Jā. Viss lieliski.